Ja man jautātu, kas ir stress, es varētu atzīt... Jā, kas ir stress? Jā. Nu, tas ir tā kā satraukums un bailes. Tā es izprotu vienā sajaukumā. Tas ir adrenalīns. Nu, par ko tad tu visbiežāk streso? Par ko streso visbiežāk Maija? Par mācībām, tad, kad ir kontrolu darbi, tad, kad pret tāfeles izsauc. Kamēr esmu skolā, varētu notikt un manā dzīvoklī ugunsgrēks. Nu, tad, kad kaut kur jāuzstājas. Mani varētu uztraukt, ka tad, kad es aizēju gulēt, naktīs var atdzīvoties šitā te mantiņa un sadedzināt kaut ko. Atkal sadedzināt! Ko tu dari, lai kaut kā savāktos un nomierinātos? Es eju sportot. Es paņemu baltu lapu skolā un kaut ko pazīmēju, un tad man pāriet stress. Es dzirdēju dziesmu vienu, es skrienu vēl. Nu, pirmais veids ir, kā jūs redzat, jau tur ir stresa bumbiņas. Jā. Nu, būtu jāstiekās pēc kādiem 15 gadiem, cieši pie tevīm uz terapiju. Kas ir stresa bumbiņas? Turpinam, jā. Tas ir viegli. Viņas, tā kā, tad, kad tev ir dusmas, tas tev norimdina, ja, piemēram, tu tā kā spien no visām dusmām uzstās stresa bumbas. Neuztraukties par to. Eju uz savu istabu un skatos kaut ko YouTube. Kas ir tas, ko tu skaties un tev palīdz vairāk nomierināties? Mani? Mani? Nu, tu paklausies, nu tāds teiks mani vēl pie tā. Man prieks, ka es varu tā nomierināt. Ja nav bumbiņas, ko darīt? Nu, tad tu vari domāt un skatīties to no labās puses. Par ko pieaugušie visvairāk streso? Varbūt par darbu, par svarīgiem pasākumiem. Manējā dzīvoklī, Būs ugunsgrēks? Nē, par to, ka tur varētu beigties gaiss un viņi atver logu, lai manai ģimenei būtu ko elpot. Vai aiziet mikrobi? Var uztraukties par mums, kad ir darba. Nu, mana mamma ir tāda tā kā stingra, varētu izskaidrot. Un, vienkārši es negribētu sūdzēties, bet... Pasūties, man tu vairs vienam neteikt. Nu, ja, piemēram, ir kaut kāda slikta atzīme, tad viņa vienkārši tā kā ar to uzbāžas uz atlikumu dienas. Ko tu gribētu novēlēt visiem cilvēkiem noslēgumā? Lai jūs nomierinātos. Lūdzu nomierināties cilvēki. Lūdzu nomierināties cilvēki.